Čau visiem! Te treneris Oskars, un kā jau tika solīts, ir jauns sākums, atgriešanās, un tāpēc sāksim ar pamatlietām, atsvaidzināt dažiem atmiņu, dažiem iemācīties varbūt ko jaunu, un sākam video sēriju Back to Basics, kur runājam par bāzes kustībām, pietupienu, tieņspiešanu, guļus un vilkni. Šodienas video, pirmais video būs par pietupienu. Pirmā lieta, ko darām, pienākot pie stieņa, mēs to paņemam ar rokām, un mums jāatrod savs ideālais stieņa tvēriens. Vispirms, lai saprastu, kāds tvēriens mums būs ērtāks, iespējams ir nedaudz platāks vai šaurāks tvēriens, vai personīgais favorīts aptuveni pa vidu, jo šaurāks tvēriens, jo mums būs lielāka iespēja sasprindzināt labāk ķermeņa augšdaļu, muguru, platāks tvēriens, varbūt nedaudz jutīsies stabilāk, jo vieglāk noturēt balansu, bet katram no šiem tvērieniem ir savu plusu un mīnusu. Tad, kā jau iepriekš minēju, ar plato tvērienu būs nedaudz grūtāk, sarežģītāk savākt ķermeņa augšdaļu, muguras augšdaļu, bet šaurais tvēriens prasa labu plecu mobilitāti. Un zinot, kā mums powerlifteriem ir ar mobilitāti, vai arī cilvēkiem, kuriem ir traumas, tāpēc es izvēlos parasti to pats savu vidusceļu, ņemu aptuveni pa vidu. Nākošais veids, kā mēs apķeram stieni. Mēs varam likt īkšķi apkārt vai īkšķi no augšpuses, bet šeit svarīgi, lai gan īkšķi no augšpuses mūsu plauks locītavu būs nedaudz taisnāk, mazāks spiediens uz plauks locītavu nekā tas būtu turot īkšķi apkārt. Mīnus ir nedaudz lielāka iespēja, ka viņš var izslīdēt no rokas. Un, ja mēs startējam sacensībās, mums ir vispirms jānoskaidro, vai federācijā, kurā jūs startējat, šīs tvēriens ir atļauts. Lai nav tā, ka aizjām uz sacensībām un tiesnesis pēkšņi mums saka paņemt no jauna tvērienu, nostāties no jauna. Tā var gadīties, tās ir reālas situācijas no sacensībām, tāpēc vispirms noskaidrojam. Ja nestartējam sacensībās, tad, protams, izmantojam to, kas ir ērtāk. Trešais punkts – stieņa novietojums uz pleciem. Lai gan ir daudz un dažādas variācijas, skatoties no sacensību viedokļa, ir divi veidi, kā novietot stieni. High bars, jeb stienis augstāk nedaudz uz trapeces, un low bars, kad stienis ir nedaudz zemāk, aptuveni uz lāpstiņām. Tad ieguvumi, pieņemsim, katram šim veidam un atšķirības. Low bars mums būs stienis pirmkārt jau zemāk, vairāk uz lāpstiņām, taču daudz vieglāk izpildīt cilvēkiem ar sliktāku varbūt iegurņu un potīšu mobilitāti. Ceļi nevirzās tik ļoti tālu uz priekšu, strādājam nedaudz vairāk ar gurniem atpakaļ, un potīti ir nedaudz taisnāk nekā salīdzinām ar high bars. Personīgi man iegūms low baram ir tas, ka arī lejas pozīcijā, kad esam tai saucamajā bedrē, mums ir iespēja vairāk kontrolēt šo kustību, ir lielāka kontrole tieši šajā lejas daļā. High bar priekšrocība ir noteikti tiem, kuriem ir daudz spēcīgāk un attīstītāk kāju muskuļi, kvadriceps, jo cēlis virzās vairāk uz priekšu, kustību var vieglāk izcelt tieši ar kājām no šīs bedres. Un ir mazāka ķermeņa augšdaļas kustība uz priekšu, tad varbūt nedaudz mazāka slodze uz muguru. Nākošais, kas mums ir jādara, uzbūvēt plauktiņu, uz kuru mēs novietojam stieni. Neatkarīgi no tā, kāda ir pozīcija stienim, high bars, low bars, mums ir nepieciešams kārtīgu, spēcīgu, stabilu vietu, kur stienis turēsies. Kā mēs to panākam? Ar lāpstiņu darbību, muguras augšdaļas darbību, kur mēs savalkam lāpstiņus nedaudz atpakaļ un nedaudz novirzot uz leju. Mums uz muskuļiem veidojas tāds kā plauktiņš, uz kuru stienis ērti uzgulsies, un tur tas turēsies stabili visas kustības laikā. Sasprinddzināšanās. Tātad, lai mēs kārtīgi sasprinddzinātos, mums ir nepieciešams 3 lietas. Sasprindzināt muguras augšdaļu, ievelkot sevi ar rokām, ievelkot klāt sev stienī, tādējādi radot sasprinddzinājumu un arī izmantojot maksimāli šo jau iepriekš izveidoto plauktiņu. Nākošais – vēdera daļa. Lai kārtīgāk sasprinddzinātos, mēs virzam ribas nedaudz uz leju un gurnus zem stieņa, tādējādi maksimāli padarot mugurkaulu neitrālā pozīcijā novietojot un aktivizējot vēdera muskultūru. Un trešais – elpošana. Elpojot, mums ir nepieciešams iemācīties elpot caur vēderu, elpot tā, lai mēs piepildītu savu vēderu pilnu ar gaisu, radītu iekšējo spiedienu, kuru mēs pēc tam, ja mēs izmantojam jostu, vēl jau vairāk varam just tieši vēderu spiežot pret šo jostu, kas mums ir uzlikta, un tādējādi radot vēl papildus maksimālu stabilitāti un sasprinddzinājumu. Kad šī daļa mums ir paveikta, nākošais stiens ir jāizceļ no statīva. Lai to veiksmīgi izdarītu, tad mums ir nepieciešams saglabāt to, ko jau izdarījām iepriekš līdz šim punktam. Viss sasprindzinājums, visa
ideālā pozīcija, ko ieņēmām, stabilitāte. Un viena no lielākajām kļūdām, ko es redzu sacensībās, kas varbūt arī ir uz stresa pamata, ka sasteidzam šo izkāpšanu vai veicam pārāk daudz soļus, kuru laikā mēs pazaudējam gan savu stabilitāti, gan pozīciju, gan arī vienkārši liek tērējam enerģiju, lai pēc tam atgūtu šo stabilo pozīciju. Tad, lai maksimāli veiksmīgi izcelt stieni no statīva un atkāptos no tā, maksimums tātad 2-3 soļi. Viens solis atpakaļ, otrs solis atpakaļ un, ja nepieciešams, trešais solis tikai, lai nedaudz piekārtot pozīciju. Un viss. Jūs jau esat stabilā pozīcijā. Nav liekas enerģijas patēriņš, nav lieku kustību, mazāk iespēja pazaudēt jau iepriekš iegūto sasprinddzinājumu. Nākošais – pēdu novietojums, pēdu platums, cik mēs plati turam kājas, lai izpildītu pietupienu. Tad visideālākais variants ir platums ir tāds, lai mēs bez sāpēm, bez diskomforta spētu pietupties dziļumā. Tad, ja jūs startējat sacensībās, tad dziļums ir tas, kad jūsu iegurnis ir zemāk par ceļgala augšējo daļu. Kāju platums, protams, ja mēs tupjamies haibārā, var būt nedaudz šaurāks, jo šī pozīcija, kādā mēs tupjamies haibārā, vairāk ērtāku padara tieši nedaudz šaurāku stāju, jo lowbārs parasti tā ir nedaudz platāk, bet nemainīgi no tā mums ir iespēja testēt savu dziļumu, ja? Tātad ar dažādiem veidiem, gan izmantojot hanteli vai stieni, pietupjoties, saprotot, skatoties no malas vai no spogulī, vai sev filmējot, vai varam šajā dziļumā iesaisties vai nevaram. Vēl viens veids ir nedaudz ar partneru palīdzību, kur guļas uz muguras, apguļamies. Jūs turat kājas dažādos platumos un partners palīdz virzīt kājas un varam saprast, kur jums ir ērti, kur nesāp un kur ir dziļums. Bet tāpat svarīgi, neatkarīgi no tā, cik plati jūs turat kājas un cik tālu ir izvērsti pirkstgali kājām, ceļgali vienmēr iet vienā virzienā, kā rāda jūsu pirkstgali. Lai netiktu zaudēts spēks, tas saucamais power leak, kur mums vienkārši atkal pazaudējam lieka enerģiju, nespējam attīstīt spēku no lejas, un bieži vien tas ir iemesls, kāpēc varbūt šis piegājiens ir neveiksmīgs un nepaceļams. Nākošais ir kustība uz leju. Esam veiksmīgi izcēluši stieni, esam sasprinddzinājušies, tagad ir jāsāk pildīt kustību uz leju. Jau iepriekš pieminētais dziļums, kas mums ir jāsasniedz, tajā pat laikā gribu atgādināt. Ja jūs nestartējat sacensībās, dziļums ir nepieciešams tikai tiem, kur startē. Ja jūs nestartējat, tas nav tik svarīgi, jūs tupjaties tādā dziļumā, kādā jums ir ērti un nav diskomforts. Neatkarīgi no tā, ko varbūt kāds gym bro zālē par jums domā, jūs strādājat attiecīgi pielāgojoties sev un savām spējām. Kustību uz leju parasti sāk divos veidos. Vai nu vispirms gurni iet atpakaļ un tā tiek saliekti ceļi, vai arī gurni un ceļi sāk kustību vienlaicīgi. Ko es no pieredzes parasti nerekomendēju sākt kustību ar ceļiem. Kāpēc tā ir? Jo no pieredzes var pateikt, kad sākot kustību ar ceļiem uz leju, lejas pozīcijā būs grūtāk saglabāt šo stabilo pozīciju un bieži vien, lai iesaistos dziļumā, sākam strādāt ar muguru uz priekšu. Līdz ar to mūsu muguras augšdaļa, arī lejas daļa jau saliecas, sagāžas uz priekšu un tur jau sāks problēmas. Un pat noslēdzošā daļa, varbūt pat pati galvenā, kustība uz augšu. Kustību uz augšu, sasniedzošo dziļumu, viena no biežākajām kļūdām, ko mēs redzu, ir saucamais good morning squats, jeb kad dibens pirmais uzšaujas augšā, kad kājas atsakās no visa darba un visu darbu uzkrāmē tikai mugurai. Tātad no šīs kustības mēs jau pazaudējam, mums vairs gurni nav zem stieņa, mums ir pazūd visa spēcīgā pozīcija. Protams, varbūt no traumu riska tas nav tik milzīgas traumas gūšanas iespēja, bet tomēr tas paaugstina iespēju arī satraumēt muguru, un lai no tā varētu izvairīties, padoms, ko es vienmēr saku saviem audzēkņiem un cenšos pats ievērot, turēt ceļus uz priekšu. Lejas pozīcijā noturēt ceļus maksimāli ilgi uz priekšu. Kas var šo palīdzēt attīstīt, tad arī, piemēram, tādi asistējuši vingrinājumi kā pietupiena ar pauzi lejā, vai varbūt tie būtu pin squats, kur mēs nolaižam stieni uz paaugstinājumu, vai arī tie paši tempo pietupieni, attiecīgi maksimāli uz leju lēni, arī pauzīt un kustība ir augšā. Es ceru, ka šis video deva priekšstatu par pamatprincipiem pietupienā.
Protams, ir daudz mazas nianses, kuras rodas laika gaitā, bet, lai mēs varētu pilnveidot šīs mazās nianses, vispirms ir jāsāk ar pamatiem. Tāpēc mēs dodamies back to basics. Paldies, ka skatījāties! Padalieties, varbūt kādam šis video var noderēt, un tiekamies jau nākošajos video.